Slavu Dievam par šo jauno Dieva žēlastības dienu. Es vēlu mieru tev, tavai sirdī, tavam navam, visām tavām gaitām, šo te mieru, kas nāk no Dieva pilnības. Vēstījums īsi par galveno. Mēs domājam par to, kas mums patiešām ir svarīgs. Es esmu Salmana gudrības grāmatā, jau 13. nodaļā, pie sadaļas, ko sauc par otrā atkāpe pagānisma vērtējums, dabas dievināšana. Un Salmans saka, tik tiešām, tukši visi cilvēki, ko vadījusi Dieva nezināšana. No labā, kas ir redzams, nav jaudājuši iepazīt to, kurš ir, nedz veltot uzmanību darbiem, izdibināt, kas tos darinājis. Palielam mēs visi dzīvojam tādā kā plūsmā. Mēs piedzimstam, mēs izaugam, mēs ejam skolā, mēs beidzam skolu, tad mēs ejam darbā, mums ir ikdienas gaitas un no skaistas gaišas vai varbūt drūmas bērnības mēs ejam rutīnā un dzīvojam, tāpēc, ka tā ir jādzīvo. Bet tā nav Dieva griba tavai dzīvē bijusi nekad. Dievs grib, lai tu atceries, ka tas skaistums, kas ir tev apkārt, ir Dieva dots. Tā diena, kurā tu šodien pamodies, ir Dieva žēlastības dota. Ka tavas gaitas notiek viņā, tai kungā, Dievā. Un tas, kas noticis labs, ir Dieva sagādāts. Un tas, kas noticis slikts, ir tādēļ, lai viņš to vērstu par labu tev. Mēs esam paraduši kurnēt, tad, kad ar mums nenotiek tas, ko mēs vēlamies. Kad nenotiek tā, kā mēs esam sapņojuši, iecerējuši. Cik no mums jaunības sapņus ir īstenojuši dzīvē? Es domāju, ka neviens. Un kāpēc? Tāpēc, ka neesam iemācījušies uzticēties Dievam un staigāt viņa ceļus. Ja nu kāds ir īstenojis uz saviem 40, 50 to, ko viņš ir jaunībā sapņojis, cerējis, gribējis, tad tas ir laimīgs cilvēks. Un ja vēl tas ir noticis bez Dieva, tad pilnīgi noteikti kaut kur ir kāds tukšums. Tukšums, kur var aizpildīt tikai un vienīgi Jēzus. Bet iedomājās, Dievus esam gan uguni, gan vēju, gan gaisu žiglo, gan zvaigžņu jumu, gan ūdeni neganto, gan debesu spīdekļus, pasaules valdītājus. Lūk, tā mēs domājam tad, kad mēs esam bez tā kunga. Ja skaistuma sajūsmināti viņi tos uzskatīja par dieviem, lai zina, cik gan pārāks ir to pavēlnieks. Radījis tos ir viņš, no kura cēlies skaistums. Vai arī stipruma un spara pārsteigti tie secina, cik varenāks gan viņš, kas visu veido. Jo tam, kas radīts, piemīt diženums un daile, no kā var visa aizsācēja, visa radītāju iepazīt. Bet vai tad pelna viņi lielus pārmetumus? Jo meklējot un vēloties atrast Dievu, tik viegli taču ir tiem nomaldīties. Tādēļ, ka savos pētījumos viņa darbiem pievērsušies, tie ļaujas valdzinājumam, ko rosa ārējais. Jo redzamais ir skaists.
nav aizbildinājuma tiem. Ja spēja izzināt tik daudz, lai varētu visumu iztēloties, kā gan un vēl jo vairāk neatrada to, kas visa saimnieks. Brīnišķīga nodaļa, brīnišķīga sadaļa. Pat ja ejot pa dzīvi, tu neapstājies un nepadomā par to, tad šis vēstījums tev noteikti liks par to aizdomāties. Un šie vārdi, ko es tikko lasīju, mani ļoti, ļoti aizskāra, tik ļoti. Manuprāt, te piebilst kaut ko ir lieki. Es ar savu gudrību, to skaistumu, ko šeit ir aprakstījis Salamans, varu tikai sabojāt. Paliksim tai skaistumā. Kungs, es pielūdzu tevi. Dievs, tu esi tik skaists. Viss, ko tu radīsi, ir tik skaists un brīnišķīgs. Tas ir tik patīkams, tik šķīsts. Tam ir tik laba slava. Tēti, tas esi tu. Paldies tev par šo brīnišķīgo dāvanu. Dod mums gudrību to ieraudzīt. Dod mums gudras acis saskatīt, ka visu to, kas mani iepriecina, visu to, kas mani pārsteidz, esi radījis un devis tu mans Dievs. Halleluja, Tēvs! Lai tev slava, lai tev vienam slava, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jo es zinu, jo es uzticos, ka tam, kurš šobrīd ir grūtībās, sāpēs un ciešanās, tu parādīsi savu brīnumaino izvešanu, savu brīnumaino dziedināšanu, savu brīnumaino atjaunošanu. Jo tas esi tikai un vienīgi tu, kas to spēj izdarīt. Alleluja, Tēvs! Āmen! Āmen!